Labs vakars jūs mājās. Ziemas nogurums ir jādzen prom ar pavasari un ar sauli un arī ar vitamīniem, piemēram, kā veiksme, intuīcija un prāts. To šovakar vēl vairāk vairos arī divas pusfināla komandas, kuras cīņā ved Dāvis un Roberts. Daudz sajūt, ka jūs kādu piespiedu kārtā būtu atrendis uz šejieni. Tā nav gluži? Nē. Kāpēc nācāt? Pēc grāmatām. Pēc grāmatām? Dāvi, jūs tās dabūsiet, pilnīgi noteikti. Kurš trends jūs uz šejieni? Dāvis, saprot, jums grāmatas, ja? Gluži pareizi, jā. Gluži pareizi, ja? Vismaz vienu jūs dabūsiet, to es apsolu. Zvaigznes ABC par to parūpēsies. Robert, jūs? Pārbaudīju savu spējas. Bet jums lieliski iespēja tikt finālā. Dāvis tiks pie grāmatām un cauri. Jo, kāpēc gan ne? Mēs būtu tikai priecīgi. Cik jums ir uzlikta latiņa, uz cik punktiem? Uz 2000. Tad divreiz jāpiedalās kā minimums. Vismaz, jā. Labi, komandas. Noteikumi tādi paši kā visiem citiem jūsu kolēģiem citās pirmdienās. Katrai komandai būs 10 jautājumi, katrs jautājums ir 100 punktu vērts. Atbildot uz jautājumu nepareizi, izmantojot papildu iespējas, punktu skaits dilst, gāžās uz leju. Finālā tiek tā komanda, kurā saglabā visvairāk punktu. 4 jautājumi ar 3 papildu iespējām, 3 jautājumi ar 2 papildu iespējām, 2 jautājumi ar 1 papildu iespēju, 1 jautājums bez papildu iespējām. 30 sekundes laiks pārdomām, spiediet pogu, tad es saprotu, ka jūs esat gatavi atbildēt. Ja jūs 30 sekundžu laikā nepiespiediet pogu un jautājumā ir papildu iespējas, tās es jums vairs nedodu. Visiem viss skaidrs? Ja nu gadījumā nonākam līdz neizšķirtam, tad ir kapteiņu cīņa. Viens jautājums. Iespējams, mēs līdz tam nonāksim. Cerams. Vispār man to gribās, neslēpšu. Mums jānoskaidro, kur komanda sāks vēl tagad. Tātad jūs, Robert, vilksiet manu labo vai kreiso. Ja zaļā jūs sākat, ja sarkanā jūs ejat aizklusēs. Kreiso. Kreiso, manu kreiso. Jūs sākat spēli. Es pareizi esmu sapratis lietu kārtību. Jūs esat vēsturnieku mafija. Tā var teikt, jā. Viens par Latviju, viens par ASV. Kaut kā tā jūs sadalāt lomas, un trešais par Latgali. Trešais par Latgali. Specifiski, jā. Specifiski. Jā. Es godu vārdu nezinu, vai būs jautājumi par vēsturi, bet gan jau kāds vismaz vēsturi bija plaša zinātne. Tieši tā. Visaptvaroši, jā. Jūs esat studiju biedri? Vienā ko istabā dzīvojat? Gandrīz. Gandrīz? Vienās kojās. Vienās kojās. Jā. Tad jau jūs dienā kopā zinat katru ničus, tičus. Diemžēl, jā. Diemžēl. Arni, paklausies sākums. Diemžēl, jā. Arnis Strasdiņš, kapteiņa kursa biedrs, beidz arī mūzikas skolu un interesējas par akadēmisko mūziku, spēlē trombonu, brīvajam laikam futbolu, strādā Dobeles novadpētniecības muzejā par vēsturnieku, interesē pirmskara perioda kultūra Latvijā. Pirmais jautājums – daba ģeogrāfija. Kā sauc pussalu, kurā atrodas Eirāzijas kontinentālajā daļā lielākais aktīvais vulkāns? Tā ir Itālija, Jā, tā tad Apennīna pussala. Bet, ja pussala, jā, tad Sicīlija atkrītā ir, jā. Jā, bet prasa jau Tātad kāds vēlreiz Eirāzijas kontinentālā daļa, aktīvs vulkāns, pussala. Es domāju, ka spieda, tā ir Apennīna pussala. Tātad mūsu atbilde ir Apennīna pussala. Un gribētos pārcelties uz vairāk 1000 kilometru tālāku daļu. Kamčatkas pussala būs pareizā atbilde. Ko darīt? Jā. Augstasinīgāk mazliet, džentelmeņi, un viss būs kārtībā. 900 punkti jums ir. Otrais jautājums. Popmūzika. Kurā valstī šogad notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls? Zviedrijā. Malmē. Artūrs Petersons, kapteiņa kursa biedrs, šobrīd mācās Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes 3. kursā. Padziļināti interesējas par Latvijas vēsturi un tās problemātiskajiem jautājumiem. Brīvajos brīžos lasa latviešu literatūru un draugu lokā patīk uzspēlēt ģitāru. Dedzīgs sporta, īpaši Latvijas hokeja izlases un Rīgas Dinamo fans jau kopš bērnības. Tad spied Zviedrijā. Zviedrijā? Atbild Zviedrijā. Artūr? Malmē. Ideāli. Atbildi ir vienkārši ideāli. Vairāk punktu es jums neiedošu, piedošanu. Man uz Zviedriju pietiktu. Grupa Pēra būs mūsējie, jā? Tur ir mīkšķis. Trešais jautājums. Būs par sportu. Tā ir, manuprāt, jums stipra puse, jā? Šogad Latvijas pilota Oskara Melbāža ekipāža izcīnīja uzvaru pasaules kausa pēdējā posmā bobsleja četrnieku sacensībās. Kuru vietu Oskara Melbāža četrnieks ieņēma pasaules kausa kopvērtējumā? Otrā vieta. Aiz Krievu pilota.
Jā. Jā. Vai Zuko? Zuko. Es neesmu pārliecināts, bet man liekas, ka otrā vieta. Roberts Saulīts, komandas kapteinis, šobrīd mācās Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes 3. kursā. Specializējas ASV un Rietumeiropas vēsturē, interesē mūzika, sports, īpaši basketbols, sporta statistika, literatūra un kino. Strādā par gidu Mīnhauzena muzejā, beidzis mūzikas skolas klavieru nodaļu, dziedājis korī, brīvajā laikā patīk aktīvi atpūt pie dabas. Sočos bija pirmais un kopvērtējumā. Četrniekos. Pārsvarā. Jo divniekos, man liekas, viņiem nav tik spēcīgi. Bet Pasaules kausa kopvērtējums. Tas ir tikai četrniekos vai ir arī tā kopējā vēl arī divi nu tā kā. Nu, jā, mūsējie bija pirmies. Spied pogu. Mēs teiksim, kad Oskar Melnbāžs četrnieks pasaules kausa kopvērtējumā ieņēma otro vietu. Arni, tajā jauktajā, kura vieta bija? Pirmā šķiet. Pirmā. Pareizi, jā. Principā Oskars ir ar visu savu brigādi ir stiprākie vīruši šīs planētas, pilnīgi noteikti. Ieņem vienu četrnieku. Un arī meistarīgākie. Otro vietu kopvērtējumā. Atbilde ir pareiza. Jums joprojām paliek 900 punkti. 4. jautājums. Daba. Kas sākas, ja vēja summārais ātrums 10 minūšu laikā pieauga līdz 24 metriem sekundē? Kā tur ir? Varētu būt tornādo, vētra, kā tā? Orkāns. Man liekas, ka orkāns, jo tornādo ir baisi lielie ātrumi. Orkāns. Kaut kāda auka ir tāds, kā tāds nav, laikam, ne? Nē, es pārliecināts. Es domāju, ka mums vajadzētu paņemt, vai ne? Papildu iespēju. Pagā nespēju. Cik mēs? 50 uzreiz tik daudz? 30 paņem. 20. Labi. Ko tad daram? Ņemam papildu iespēju. Kuru? 20. Labi, spiedu. 20 punktu papildu iespēju. Jūs starp auku un orkānu. Ja? Apmēram, jā. Cik tad man piemājas ozolam tā galotne lokās tik arī būs? 20 punkti. 20 punktu papildu iespējas, kā šādi. Vēja ātrums tās laikā atbilst vismaz 9 ballēm. Bet tu biji vairāk kā 10 vispār kopumā. Jā, Richters skalā māks vairāk kā 10. Es nezinu, tas vispār nav. Nemācīšu teikt. Tu paliec pie orkāna. Padomājam, kāda vēl ir. Bez orkāna. Ko mēs saucam orkāns? Kāpēc vētra vienkārši arī nevar būt? Kas sāks, ja vēja summārais ātrums, tur jau nav teiks, bet kaut kādā vētra. Nu, jā, vai ne? Vai orkāns? Mans orkāns ir pastīts. Nu, tad ko? Saki, kā tev liekas? Uzticies. Varbūt 50 tev paņemā. Nu, labi. 50 punktu papildus spēlē. 50. Jā, tomēr. Lūdzu. Vēja ātrumam pieaugot līdz 12 ballēm sākas orkāns. Tad orkāns tas nav. Tad es domāju, ka tā varētu būt vētra. Vētra. Nu, nav mums citu variantu, ne? Tas varētu būt pusķeramais arī, vai ne? Jā, nu labi, spied. Mūsu atbilde būs vētra. Jūs esat no Rīdzinieki? Negluži. Tu, manuprāt, esi no Dobeles, ja? Jā. Es no Limbažiem? No Limbažiem? Nu labi, tu jūrai taču, ne? Nu labi, līdzīgi. Tu, jā. Un tu? Esmu no Stendes. No Stendes. Es domāju, ka kāds no jums būs no Liepājas vai no Ventspils saprast, nu pog. Uz Moli es eju tad, kad ir vētra. Tātad 24 metri sekundē. Atbilde ir pareiza. 830 punkti jums ir. 5. jautājums. Dziesmu svētki literatūra. Nosauciet ievērojumu latviešu rakstnieku, kuram pirmais grāmatā izdotais darbs bija apdziedāšanas dziesmas 3. vispārīgiem Latviju dziesmu svētkiem. 19. gadsimta otrā puse, kas tajā laikā, pašas beigas, 3. dziesmu svētki, sākam domāt, kas tajā laikā bija par tādiem ievērojumiem rakstniekiem. Es atklāt sakot, nezinu, man pat bāž šaut, tas varētu būt arī jebkurš. Kāds no jaunlatviešiem. Pirmais grāmatā. Jaunlatviešiem diez vai. Es domāju, zinu, kā darīsim. Ņemsim 50 punktus. Un, jā. 50 punktu papildu iespēju, lūdzu. 50 punktu papildu iespēju. Lūdzu. Rīgas kinostudijas filmas Zobena ēnā scenārijs ir veidots pēc rakstnieka Lugas mīla stiprāka par nāvi motīviem. Kam ir tāda Luga? Domājam, es nezinu, man kāpēc nāk prātā tikai Rains rakstījis, bet es tiešām nezinu, Zobena ēnā. Varētu būt, ka tas ir, Tev ir vismaz varianti, man nav pilnīgi es tiešām nezinu. Es teiktu Rains, bet padomājam, vēl mums vēl ir 7 sekundes, mazāk. Labi, spied pogu. Diemžēl mums ir ļoti ierobežots šajā brīdī. Mēs neko daudz, diemžēl, nevaram pateikt, bet... Jums ir 2 papildu iespējas. 2 papildu iespējas, bet viņas noteikti nepateiks vairāk kā šī te.
Kurš to lai vienīgais zina? no citas skatu punkta kaut kā. Nu, Robert? es teiksim Rainis. Jūs teiksiet Rainis. Jā. Paliekt pie Raina. Jā. Cik procentuāli jūs tā zinat dzelžaini? Kādu 14. Kādu 14%. Paldies, Robert, par atklātību. Tas bija lieliski. Kā jūs domājat? Godīgi sakot, variantu nav, bet mēs visticamāk teiktu Baumeņa Kārlis, bet nav variantu. Viņi teikt Blaumeņa Kārlis. Blaumeņa Kārlis. Bet tas nesot arī īstais, tā ka viņiem īsti ar variantu nav. Jānis Rainis ir pareizā atbilde. 14% ir arī 14%. Tomēr ir, jā. Es iedomājos, tā kā, kad ir rakstniecībā lielākais disgars ir Rainis, tad tas ir tā kā Pauls mūzikā. Ja tu nezini, tad liec uz Raini. Liec uz Raini. Vispār Varbūt dzīves gudrība. Ja tu nezini, tad liec uz Raini. Piekritīsiet priekš skatīties un klausīties, kā notiek komandas darbs. Es esmu ļoti pārliecināts, ka tāds arī turpināsies pēc mazas pauzītes. 6. jautājums. Ģeogrāfija. Šampaņas province, kas devusi nosaukumu šampanietim, atrodas Francijas ziemeļos vai dienvidos? Padomājam. Divi varianti. Ko viņi tad dos tāpat paldies pēc ziemeļos? Divi varianti. Man kāpēc liekas, ka ziemeļos. Man arī kaut kā bet es neesmu, man nav nekāds pamatojums tam, kur tas vienkārši man tā intuīcija saka. Un tas ir daudz, kā mēs zinām. 780. Varbūt mēs jau domājam pēc kaut kādiem klimatiskiem apstākļiem, varbūt kas... Teorētiski dienvidi vajadzētu būt. Pēc, it kā. Varbūt... Spied. Ko daram? Vai? Tad tas pirmais, atcerieties, nevajag šaubīt. Jā. Pirmais. Francijas ziemeļos. Francijas ziemeļos. Jā. Roberts uzsita dūri uz galdu un teica, nevajag šaubīties par pirmo. Nu, no mūsu puses braucot, Francija mūs principā sagaida ar dzirkstošo. Turpat kaut kur Beļģija, turpat kaut kur Luksemburga, viss kārtībā. Francijas ziemeļos ir pareizā atbilde. Super. Jūs saglabājat 780 punktus. Valēčs arī tā būtu darījis. 7. jautājums. Rīgas ielas. Rīgā ir vairākas ielas, kas nosauktas eposa Lāčplējas varoņu vārdos. Īsākā no šīm ielām ir Laimdotas iela vai Spīdolas iela. Laimdotas iela pēc kojām. Tas ir briesmīgi gara viņa, ne? Gara? Īsa. Kur vispār ir Laimdotas iela? Laimdotas iela ir viss tām pēdējām pretās. Tajā pusē. Bet Spīdolas iela. Spīdola. Nav ne mazākās nojausmas. Ko mēs darām? Varbūt paņemam 20 punktus. Es ar tā domāju. Ļoti daudz ir. Nu, puiši? 20? Labi. 20 punktu papildies. Tā es saprotu, ka Laimdotas iela jums ir skaidrs, cik gara. Mums ir nojausma, cik viņa apmēram ir gara un kur viņa atrodas, bet, diemžēl, pa Spīdolas ielu mums nav. Vienai no eposa varonēm pieder vārdi. Es esmu skaistākā par visu, kas zemes virsū. Tagad literatūras skolotāji. Jā, grauž nagus un dusmojas. Es domāju, ka tā varētu būt Spīdola. Man tā ļoti liekas. Tāpēc, kad viena bija tāda pozitīvāk, otra negatīvāk, viena bija tāda tas diezgan tāds pārliecinošs izteikums, jā. Kura bija tā, tā draudzene, teiksim, Lāčplēsim? Pārāk sarežģīts jautājums. Labi, es domāju, ka nospied. Piekritīsim Ārņa variantam šoreiz. Tas liekas diezgan tāds loģiski pamatots. Cik vēl šoreiz mēs atkal zinām procentāli šo jautājumu. Teiksim, Spīdolas iela. Tu jāliek uz Raini. Tad Spīdolas iela, jūs domājat? Jā. Jūs domājat, ka es esmu skaistākā pār visu, ka zemes virsū ir tāda iedomība? Tā kā, tāds tā kā... Piezemētam latvietim varbūt tā. Jā. Ārni, tu vadi ekskursijas Dobeles muzejā, jā? Vadu. Tur ir kaut kas par eposu un par varoņiem, ne? Pavisam maz, jo Pumpurs, diemžēl, nav no Dobeles puses, bet mums ir Bīlenšteins. Mēs pa Bīlenšteinu tā kā varam parunāt kādreiz. Daudz cilvēku iet uz muzeju? Arvien vairāk, un tas klāsts, kas apmeklē muzeju, ir skolnieki, kas ir ļoti labi, jo muzejs ar tajā ziņā ir ļoti labi izglītības iestāde un paplašināt redzesloku var.
Es dobelē, ka zied ceriņu, tev izbrauc ceriņus skatīties un iet uz muzeju, vai ne? Tā atbilde ir pareiza, tā ir Spīdolas iela. Ļoti labi. Ārnis ir mums galvenais mugurkauls komandai. Kā es to tik uzzināju? Cik jums ir latiņu uzlikt? Cik vajadzētu savākt? Nu, no 700 noteikti vajadzētu būt. Aha. Pārējie jāatbild pareizi. Pagaidām jūs ejat pēc plāna. Šobrīd jā. Vēl 3 jautājumus ir 760 punkti. 8. jautājums. Pasaules valstis. Pasaules valstu alfabētiskajā sarakstā latviešu valodā kā pēdējā ir minēta Zviedrija. Kura valsts kā pēdējā ir minēta pasaules valstu alfabētiskajā sarakstā angļu valodā? Svīden, tas ir garām. Nu, kā Zviedrija. Zimbabve. Zimbabve, Zanzibāra. Zimbabve. Nekas nav uz dubultvē. Nav dzirdēts valsts. Vanautu. Nē, kaut kāds. Nē, tās nebūs. Es pat īstumā, man liekas, ka Zimbabve varētu būt. Sakam Zimbabve? Pagaid. Nu, ja nav variants. Vai 10 punktus? Nē. Es domāju, ka, labi. Varbūt tam, ka pat paņemam 10 punktu papildiespēju. Bet, ko jau... Vismaz varbūt kaut kādu reģionu vai kaut ko tādu pateiks. Paņemam. Labi, 10 punktu papildiespēju. 10 punktu papildiespēju. Tomēr, lūdzu, tā ir viena no Āfrikas valstīm. Tad spied pogu, mūsu atbilde būs Zimbabve. Roberts, kā tu teici atbildēt uz iepriekšējo jautājumu? Pirmais variants ir tas pareizais variants. Vai nu uz Rainu liekam, vai nu uz pirmo variantu? Vai nu uz Rainu, vai uz pirmo, tas nāk prātā. Zimbabve ir pareizā atbilde. 10 punktus esam zaudējuši. 10 punktus patērējāt, bet viņi reāli, manuprāt, apstiprināja jūsu variantu, vai ne? Jā. Šis bija veiksmīgs gājiens. Veiksmīgs tēriņš. Mazā papildiespēja. 9. jautājums būs par ģeogrāfiju. Kā sauc upi, kuras krastos atrodas Afganistānas galvaspilsēta Kabula? Puikas tā no ķeramais varētu būt, ka upe arī sauc Kabula. Kaut kā tā, es nezinu, kurš mums prasītu Afganistānas upi. Nu labi. Jo tas, rēķina, Afganistāna, tas ir Āzijas. Es nestādu priekšā. Viena vienīgais kāda no lielajām upēm, kas ir... domāju... Kaut kāds, kas tur iet garām? Nē, Amudari, Sirdari, arī tās mājas. Labi, īsumā varētu būt, kad mēs paļausimies, kad mums neprasīs tik ļoti sarežģīti jautājumi, ka tas varētu būt tāds nedaudz paķeramais jautājums un atbildēsim, kad upes nosaukums ir Kabula. Tad mums ir vairākas kategorijas jau jautājumiem. Ir gāžamais jautājums, šis ir ķeramais jautājums. Jā. Mums ir varianta jautājums, kurā principā ir tikai 2 varianti. Šis ir ķeramais variants. Ķeramais jautājums. Kabula ir pareizā atbilde. Tātad mums ir 750 punkti. Jā. Vēl ir viens jautājums. Bet, jāatbild. 10. Stāsts būs par gada mēnešiem. Kuru gada mēnesi latvieši senāk dēvēja par silu mēnesi? Silu, tas ir priežu sils, tā kā domāts, ja? Silu mēnesis. Es domāju, paņemam papildiespēju. Kāpēc vai uz gadu otro pusi, manuprāt? Bet es nezinu. Vai arī nē? 30 punktu papildiespēju. Es arī domāju, jā. 30 punktu papildiespēju. 30 punktu papildiespēju. Šobrīd tas diezgan purvā lielās. Purvā esat, jā. Nevis silā. Šajā mēnesī iestājas rudens ekvinokcija, kad dienas un nakts garums izlīdzinās. Un tad tas septembris, oktobris? Septembris, manuprāt. Man liekas, ka pat 23. Labi, nav svarīgi. Nē, tas vienkārši kā mēnesis? Jā. Bet tas domā tā diena, septembris? Man liekas, ka septembris. Es septembri liekas. Man citu variantu nav. Par to 23. septembri ir dzirdēts. Nu, par to 23. jā. Nu, tā loģiski domājot. Decembris, novembris, oktobris, septembris, augusts, jūlijs, jūnijas. Nu, kad tas tā kā vidspunkts sanāk. Nu, jā. Spied. Septembris ir silu mēnesis pēc mūsu domām. Septembris. Jā. Kad virši zied un vasarā ir gals. Septembris ir pareizā atbilde. Malači, jūs esat pārspējuši paši sevi. Jā. Kāpēc nebija neviens jautājums par sportu? Mēs tik ļoti cerējām, ka būs sports. Vai ne? Neko, bet toties apsties, cik daudz par vēsturi bija. Jā, ļoti daudz ģeogrāfiju man arī liekas. Nu redz, tas ir iet roku rokā. 720 punkti jums ir gaidam Dāvi komandas sniegumu. Lai viņiem veicās.
Skatītāji, ja vien vēlaties tikt pie labas zvaigznes ABC grāmatas vai pieteikt savu dalību šeit Vipložā, jums jāatbild uz akurāti jums adresēto jautājumu. Tas šovakar skan šādi. Santa Paulija ir variants A – dekoratīvs lakstaugs vai B – Brazīlijas lielpilsēta. Īziņā rakstiet VIP, tad lieciet atstarp vai nu A vai nu B un sūtiet uz numuru 159. 720 punkti ir pietiekami liels cipars, vai ne? Pretnieku komandai. Bet es pastījos jūsu dosie. Jums skat, cik Jānis studē ģeogrāfos, vai ne? Ģeogrāfu mafiju. Dāvid, jums teoloģija. Māri, jums vidas zinātnes. Jā, šobrīd arī ģeogrāfija. Nu, redz kā. Tad, principā, jums tie stiprie jautājumi, kuri būtu tie labākie? Viņi pieprasīja par sportu. Par sportu nebija neviens. Viens bija. Jā. Labi. Katrā gadījumā vismaz uz papīra tā var teikt pietiekami līdzvērtīgas komandas. Ļoti ceru, ka visi izšķirsies pēdējā jautājumā. Ļoti ceru. Vai varam sākt? Jā. Pirmais jautājums būs par dabu un ģeogrāfiju. Nosauciet virsmas platības ziņā otru lielāko Latvijas ezeru. Kādi varianti? Pirmais ir Lubāns, un otrs man šeit bija Rāznis. Jānis Paidars, kapteiņa draugs, turpina studijas Latvijas Universitātes ģeogrāfijas maģistra studiju programmā, interesē ģeogrāfiju, vēsture, kino, basketbols, spēlē piedalās dēļ draugiem. Viņa aicināja, un kāpēc gan ne? Un Burtnieks ir kurš? Burtnieks nebija, man šķiet otrs. Un Usmas ir Salva, vai ne? Jā. Es vienkārši liku Rāznis, es negribu uz to kļūdīties, bet man šķiet. Tas ir tavs variants, jā? Ko tu domā? Nu, es līdzu starp Rāznis vai starp Burtnieku. Māra Brūne, kapteiņa draudzene, ir vides zinātnes bakalaura, turpina studijas ģeogrāfijas maģistra programmas pirmajā kursā, patīk fotografēt, zīmē un dzied, dodas dabā garās pastaigās, interesē ģeogrāfija un kultūra. Nu. Mēs teiksim, ka pareizi atbildi ir Rāznis ezers. Rāznis ezers. Jā. Dāvid, jūs kā pieņēmāt lēmumu? Intuīcija. Veiksme vai intuīcija, negluži zināšana. Dāvids Alksnis, komandas kapteinis, mācās Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes Lutera akadēmijā. Daudz lasa, spēlē basketbolu un galda spēles, interesē teoloģija, reliģija un labprāt dodas ceļojumos. Nē, man blakus sēdē draudzene, kur šaubās. Jums ir dzels nervi, Rāznis ezers ir pareizā atbilde. Lubāns ir pirmais, gluži loģiski, un tad nāk arī Rāznis ezers pēc platības. Otrais jautājums, jums joprojām ir 1000 punktu. Starptautiskas organizācijas. 1894. gadā dibinātas organizācijas nosaukumu abreviatūru veido burti IOC, kā šo organizāciju pilnā nosaukumā sauc latviešu valodā. Tā ir Starptautiskā olimpiskā komiteja, man liekas, bet es... International Olympic Committee, kas būtu vismaz arī gadi sakrīt, jo pēc 2 gadiem olimpiskās spēles. Mums ir vērts kaut ko ņemt, tu domāji? Es domāju, nav jāņem papildus spēles. Labi. Mēs teiksim, ka pareizā atbilde ir Starptautiskā olimpiskā komiteja. Mēs visu dzirdējām. Paldies tev, Jāni. Atbilde ir pareiza. Starptautiskā olimpiskā komiteja. Papildu iespējas noteikti būtu kaut kas par Žaku Rogi, iespējams par Pieru Kubertēnu, pieļauju par Lozānu kaut kas būtu, bet nu labi. Jūs tikāt brīnišķīgi jautājumu galā bez papildu iespējām. Trešais jautājums. Stāsts par terminiem. Hardroks, punkroks, folkroks, bluesroks, šamroks, glamroks. Šajā uzskaitījumā neiedaras. Nu... Kas ir šamroks? Es nezinu, mums rādās, ka varētu būt šamroks, jo viņš neiedarās. Vispārēji ir mūzikas žanri. Kas ir šamroks, es nezinu pats. Jā. Vai vērts papildu iespēju? Jo arī glamroks tas ir, tur būtu Queen. Ko jūs sakat par... Tas, ka viņi visi ir pārējais dzirdēts, izņemot tas... Tas nav dzirdēts, jā? Jā. Tad bez papildu iespējām? Bez papildu iespējām, jā. Labi. Apspiedāmies, izlēmām, ka pareizi atbildi varētu būt šamroks. Šamroks? Jā. Ziniet, tie mūzikas novirzieni taču ir tik daudz. Viens vienā pagrabā spēlē to, otrs otrā pagrabā spēlē to un izdomā kaut ko un dragā. Bet pārējie vismaz ir bija dzirdēti. Pārējie ir iznākuši no pagraba. Jā, tieši tā. Šamroks.
Kas varētu būt šamroks? Es nezinu, kāds akmens. Man neskapēc stāv prātā, ka tas ir āboliņu trejlapis. Aha. Tātad, laikam, ar roku tas neies īsti kopā. Atbildi ir pareiza. Jums joprojām ir 1000 punkti. 4. jautājums. Ievērojami cilvēki. Pulkvediem par godu ir nosaukta iela, laukums un tilts Rīgā. Bet vai ir tilts? Nosauciet pulkvežu uzvārdu. Tātad, kādi mums ir varianti? Ir kāds tilts ar pulkvežu briežu vārdu? 20 sekundes. Kāds vēl ir? Mēs varam paņemt varbūt papildu iespēju. Jā, ko tu saki? Es domāju, 20 punktu papildu iespēju. Labi. Laukums. Kāda vēl ir Zemitāna laukums. Zemitāna tilts. Zemitāna. Jā. Jā. Viss bez papildu iespēju, jā? Mūsu atbildi ir, ka pulkvežu uzvārds ir Zemitāns. Tas ir Zemitāns, Jorģis Zemitāns. Manuprāt, taču arī ir stacija, vai ne? Jā, Zemitāns. Dzelzceļa stacija. Māra, kā jums nāca tāda atklāsme pēkšņi? Tāpēc es atceros, ir vieta Zemitāna laukums, ir Pietura Zemitāna laukums un ir arī tilts Zemitāna tilts. Jūs rīdziniet? Nē. 5. jautājums. Jums joprojām ir 1000 punkti. Ģeogrāfija. Kā sauc salu, ko no Apenīnu pussalas atdala Mesīnas jūras šaurums? Sicīlija? Sicīlija vai Korsika? Vai Sardīnija? Kur ir Mesīnas jūras šaurums, kāds no jums zina? Vai Mesīna, no Apenīnu pussalas. Nav jau īsti daudz citu. Tas būs tas, bet vai tā ir Sicīlija vai Sardīnija? Sardīnijā tas man šķiet par lielu distanci, lai to varētu saukt par šaurumu. Man liekas, ir tuvāk. Tur ir Sardīnija, Korsika, kur ir maziņš šaurums. Sekundes, uzminies. Spied un saki Sicīlija. Vai papildinās pie 20? Paņemam 20. Neņemam. Mums bija grūti izlemt to, vai mēs ņemam vai neņemam papildu iespējas. Es šoreiz iebildīšu un man paņemtu 20 punktu papildu iespēju. Karaliste pats salāk vai kaut kas tās salu saistībā ar tās trīsstūra formu sauca senie romieši. Trīsstūra formā ir virs. Trīsstūra formā, tā ir Sicīlija. Tur viss var spiest un caukt, jā. Man ir paveicies ar lieliskiem komandas biedriem. Pareiza atbilde būs Sicīlija. Sicīlija. David, kas notiek tevī tajos brīžos, tad, kad tev ir jāpieņem lēmums? Jānis saka, tā ir Sicīlija, bet tev tie 20 punkti, un tu gribi to pārliecību? Kā kur reiz šobrīd es izvēlējos savu pārliecību vairāk likt pirmajā vietā, bet vajadzēja varbūt otrādāk. Vajag arī paspēlēt. Jūs zaudējāt tikai 20 punktus šajā jautājumā. Tā ir Sicīlija. Jums joprojām ir izcils rezultāts. 980 punkti, bet vēl ir 5 jautājumi. 6. Stāsts par dziesmu svētkiem. Jelgava. Kurā pilsētā notika 4. vispārējie latviešu dziesmu svētki? Jelgava. Jelgavā. Kad? Atcerieties apmēram? Nē. Un kur Jelgavā? Nē. Manuprāt, tajā pļaviņā, kas joprojām ir pļaviņa pretī pilī. Pāri upei. Manuprāt, 1895. ir nemaldos. Kaut kas tāds, jā. Jelgava ir pareizā atbilde. Ļoti pārliecinoši un neapgāžami. 7. jautājums. Sporta vēsture. Uzskata, ka pirmie dopinga lietotāji sportā bija riteņbraucēji, maratons skrējēji vai sacīkšu zirgi. Tātad maratons vai zirgi, jā? Ritenis ir salīdzinoši jauns izgudrojums. Maratons pēc tikai olimpiskajām spēlēm būtu populārās, zirgu skriešanas bija jau ilgāk, es teiktu, sacīkšu zirgi. Jā, un tāpēc, ka maratons skrējēji, tur jau arī tas dopings grūtāk, man liekas, tie garie gabali. Tur ir, principā, visi tie dažādu uz izturību balstīja, kas ir, principā, diezgan moderni. Bet jautājums par ko mums arī nav papildu iespēja. Jā, un tas interesantākais arī liekas tas sacīkšu zirgi. Jautājums, protams, kāds dopings, to es nezinu, bet es piebīdu zirgi. Atbilde būs sacīkšu zirgi. Ja vien senā Grieķija. Tātad šamējiem pirms starta atnāca daktarīts Lielo Šprici. Tāda ideja varētu būt. Jo viņa priekšnieks bija uz derībām uzlīdz lielu naudu. Iedeva Šprici un zirgs pirmais finišā. Jā. Jāni, tavs domgājiens bija ļoti, ļoti precīzs. Sacīkšu zirgi ir pareizā atbilde. Jums joprojām ir 980 punkti. Neko pielikt, neko atņemt. Šai spēlē latiņa ir uzlikta augsta. Vai to izdosies sasniegt? To mēs redzēsim. 8. jautājums. Pasaules valstis.
Nosauciet valsti, pret kuras nosaukuma lietošanu, nenorādot, ka tā ir agrākās Dienvidslāvijas sastāvdaļa, iebilst Grieķija. Nespiedījām, parunājām vēl. Kas man teiks par Maķedoniju? Pirmais, ko teikt Maķedonija vai bijusī Dienvidslāvijas republika Maķedonija, Firom? Nu, tad kā mēs sakam, tā kā Grieķiem patīk vai tā kā Maķedonija? Es vēl nosauku, viņš negadā taisnību. Nu. Tad kā man atbildēt, man būs jāsaka. Bijusī Dienvidslāvijas republika Maķedonija. Lieliski. Spriedam punktu. Bijusī Dienvidslāvijas republika Maķedonija. Man, principā, pietikt ar Maķedoniju. Jā, protams. Jo mēs dzīvojot Latvijā, diez vai esam politkorekti pret Grieķiem, pret kuriem mums nevajadzētu varbūt nemaz būt tādiem. Bet starptautiskos dokumentos visur ir tas Firoms. Jā. Atbilde ir pareiza. Ļoti pārliecinoša un nešaubīga. 980 punkti joprojām, 2 jautājumi vēl. 9. Popmūzika. Nosauciet Renāra Kaupera komponēto dziesmu My Star, un tu izvēlējies palikt teksta autoru. Nu, šis ir nezināms. Šis ir mazās zināms. Viens variants par pats raksta, jā. Paņemsim 20 vai 50? Paņemam. Varbūt 50. Es nezinu īstenībā. Šis ir pusfināls, mēs naudu vienalga nedabūsim. Ņemam 50. Labi. 50 punktu papildies pēc lūdzu. Jūs jau neatnācat pēc naudas, bet pēc grāmatām, ko es tur reiķinu. Atbildi var atrast jautājumā. Tādā gadījumā. Jā, Renārs Kaupers. Renārs Kaupers, jā. Atbildi būs Renārs Kaupers. Šis bija gāžamais jautājums. Kā tagad viņi mēdz populāri dēvēt. Šo tipu vismaz. Renārs Kaupers ir pareizā atbilde. Ko vēl pēdējais jautājums? Jums ir 930 punkti. Ģeogrāfija. Kā sauc salu, kuras lielāko ezeru skaitā ir Lohkoribs, Lohdergs un Lohneis? Tas ir pa salu. Tas ir Skotijā, bet tur bija tās. Tā nav pati bet sala. Domāts tā kā pati Lielbritānija, kā sala. Tas nav. Jā. Vai tomēr paņemam kādu mazu papildies? Paņemam 30 punktus. Paņemam 30 punktus. Lūdzu, 30 punktu papildies. David, lūdzu, 30 punktu papildies pie. Salu sauc tāpat kā valsti, kuras teritorijā aizņem salas lielāko daļu. Aizņem salas lielāko daļu. Sakam Lielbritānija? Jā. Labi. Mūsu atbilde būs Lielbritānija. Tas totāls atslābums, manuprāt, jums ir iemeties, kas ir ļoti saprotami un ļoti cilvēcīgi. Robert, kā jūs domājat? Britu salu mēs domājam. Es esmu pārliecināts, ka jūs zinātu, cik jums ir punkti, ja cīņa būtu līdzīga, jūs būtu atbildējuši pareizi. Īrija? Atbilde ir Īrija. Vai? Tas lielāko daļu. Nu, ne visu, bet lielāko daļu. Kā jau tu, Dāvid, pareizi atzīmēji, naudu jau to par to nedod. Grāmatas tikai dod šoreiz. Jūs esat finālā, apsveicu. Paldies. 830. Robert, tu pat nav īsti ko teikt. Mums arī ne. Vai ne? Tas bija tik pārliecinoši, ka... Bet man ļoti liels prieks arī par jūsu spēli. Pierādījām, ka varam. Jā? Es izmantošu dienas stāvokli. Aicināšu cilvēks par jums balsot. Drīkst? Droši. Jā, būs kolosāli. Ja jums patīk Roberta komanda, gribat viņu vēlreiz redzēt šajā spēlē, jūs par viņiem varat balsot. Īsņā rakstiet lieciet atstarp, tad cipariņu 1 un uz numuru 159. Kam ir jānotiek, lai jūs nezaudētu dūžu finālā? Jo tur Dāvid paralēli grāmatām dos arī naudu iespējams. Jā. Es nezinu. Papildināt ūdens glāzi. Nē, jūs miers ir apskaužams. Tas ir labi. Pārliecināti, mierīgi. Labi. Bet tā patīkamās daļas jums par grāmatām. No sākuma piedāvāšu jums ceļvedis Polijā. Patiesībā Polijā ir ļoti daudz ko redzēt, nevis tikai viņai izbraukt cauri uz Vāciju, piemēram. Bet vēl arī Lielās Jaunzēlandes dzimtas sāgas 3. grāmata Sāra Lārka Kivī aicinājums. Tā, Zvaigznes ABC atkal labi pacēnusies. Paldies jums par spēli, par jums balsojam, ar jums mēs tiekamies finālā. Un fināls skatītāji jau akurāti pēc nedēļas, nākam pirmdien. Turpinām baudīt pavasari un tiekamies.